Halo, nu čau, bet es gribēju ātri parādīt, kā tādas lietas var izdarīt, lai tu vari pats pēc tam, piekoriģēt tieši kā tu gribi. Vispirms es atvēršu tavu failu, kur mums viņš ir. Šeit ir tas fails. Atvērsim viņu Photoshopā. Un šeit ir tas, ko tu, cik saprotu, šo te tu gribi grafiku uztaisīt tieši tādu pašu, kā ir blakus. Vispirms tu viņu, protams, pārvērt par rasterizētu layeri, lai tu vari viņam piešķirt perspektīvu, jo vektoram nevar it kā laikam piešķirt perspektīvas redzēt, tad nebija aktīvs viņš. Un tagad nospiežam Ctrl+T un pēc tam labo taustiņu. Tagad mēs varam viņam piešķirt perspektīvu. Mēs nospiežam perspektīvu un sākam viņu vilkt uz leju. Un šitā rekā viņš aiziet perspektīviem, tad mēs varam paskatīties, lai viņš ir apmēram tā līnija, kā tu viņu gribi, kādā slīpumā. Un tad tu nospied Ctrl+Enter. Un varbūt tās izskatās, ka viņu vajag mazliet šaurāk. Tad tu atkal nospied Ctrl+T. Un tagad tu vienkārši viņu tā mazliet šaurāk uztais. Tur tā uz acis jāskatās. Un viss. Un atkal Ctrl+Enter tu apstiprini. Nākamais tu gribi piešķirt viņam ēnu. Tu laikam jau zini, kā to izdarīt. Tas ir vienkārši, ka tu ieeji šeit dubult klikšķis uz layeri. Un mēs ieliekam ķeksīt pie drop shadow. Un tūlīt mēs paskatīsimies, lai mums tā ēna šeit krīt tāpat kā tur. Un mēs vienkārši viņu pagriezīsim tā te. Un te bišķīt paspēlēsimies ar šitiem rādītājiem. Kaut kā tā, man liekas. Un liekas, kaut kas šitāds. Tur skaties, kā tev labāk viņš patīk. Laikam es viņu taisīšu līdzīgi, vienkārši tagad tā kā tas ir aptuveni. Skaties, ka vēl bišķīt. Apmēram, ja? Tad es apstiprinu. Un tagad mēs gribam piešķirt viņam šito pāreju. To mēs darām tādā veidā, ka mēs piešķiram jaunu layer masku. Šeit viņa mums ir. Un tagad mēs lietojam gradient tool. Viņš vai zem spainīšu vai kā. Tev vajag šito tieši. Un tagad viss, kas tev jādara, nospied, ja tu gribi tad pilnīgi paralēlu līniju, tad, protams, shift, un tagad velc šitā taisnu līniju rekur, un rekur viņam ir piešķirt pārēja. Ja tu gribi savādāk, kamēr tools ir aktīvs, rekur viņš tagad piešķīra mums šeit, paskaties uz layerijos. Ja tu gribi, piemēram, slīpt kaut kā, teiksim, es pārspīlētu uztaisīšu, tad ir šitā, piemēram, un redz, un Ctrl+Z, viņš atkal atgriežas pie vecā. Piemēram, varbūt mums vajag bišķi. Man liekas, ka ir labi. Vai arī, piemēram, ja tu gribi augstāk vai kā, tad tu vienkārši spēlējies un skaties, kurā vietā tu vari visu laiku Ctrl+Z vai pavisam atkal no jauna pamēģināt kaut kā savādāk vai šitā un skatīties. Tas arī viss, es netaisīšu pārāk garu video, lai viņš ātri tev viņu pēc iespējas ātrāk ieraugi.